gluži nebūs par ļauniem jokiem, bet būs par ticību. Ticību, kas nosaka, kas ir iespējams. Bībelē ir tāds ticības varonis, Kālebs, Jefunnas dēls, kas ir pieminēts Soģu grāmatā, arī Jozovas grāmatā, arī Mūzus grāmatā, tur saistībā tieši ar tiem 12 izlūkiem, kas gāja izlūkot apsolīto zemi Mūzus laikā, un tad tie 12 izlūki bija nesuši to lielo vīnogu ķekaru, kā tas tiek arī zīmēts un aprakstīts. Lūk, tur Mūzus izsūtītos izlūkus, pašus uzticamākos, un starp tiem tad bija arī Kālebs. Viņi bija pavisam tuvu pie sava mērķa, apsolītās zemes, un tad, lūk, tur viņi nesa tos augļus, tas lielais vīnogu ķekars. Protams, domājot par to, var likties, vai tiešām var būt tik liels vīnogu ķekars. Maksimas veikalos mēs tādus neesam redzējuši, mēs varam sacīt, bet, varbūt, ka tiešām tāda ir, lielas vīnogas, piemēram, te mēs kādā senā fotogrāfijā redzam, tur tādi pamatīgi ķekari. Kādreiz mums bija tāds žurnāls Mūsu laikmets, 1935. gadā bija šāda fotogrāfija tur ievietota, domājiet, ko gribat, tāds ķekars bija nofotografēts. Tā kā, iespējams, ka tur vēl senākajos laikos tie ķekari nebija tādi gluži, kā tagad mēs redzam tur Maksimas vai Rimi veikalos, bet ir bijuši kaut kas tāds lielāks, jo gal galā tā bija zeme, kur piens un medus tecēja. Tas bija kaut kas tāds bagātīgs, kaut kas tāds ļoti skaists. Protams, ir jautājums, kāpēc vispār to zemi vajadzēja izlūkot, vajadzēja uzreiz tur doties iekšā. Bet, lūk, bija vēlēšanās iepriecināt ļaudis, kas bija gājuši tagad tos 40 gadus pa tiem tūkstnešiem. Beidzot, viņi ir klāt, jāiedrošina, jāiepriecina, tad izsūtītos izlūkus, lai viņi atnes pierādījumus, ka, lūk, tiešām tā ir laba zeme un brīnišķīgi, un mēs esam klāt. Bet gadījās tā, ka starp tiem 12, 10 izlūki viņi saka, bet tur bija milži, mēs tur nevaram ieiet, mēs nevaram, tur ir šķēršļi un briesmas visādas. Kaut kas arī mūsdienās arī dažreiz gadās, kad arī ir kaut kāds mērķis. Mums ir tāds skaists mērķis, tas ir Kristus otrā atnākšana. Skaists mērķis ir arī kristīgais raksturs un daudz citu varbūt skaisti mērķi, bet mēs arī saredzam tos milžus, un ka viņi ir tik milzīgi, ka liekas, ka nav pārvarāmi. Un tad vēl ne tikai tie milži ir saskatāmi, ka tie traucē visādi. Mēs varam visādus tos milžus uzskaitīt, kas varētu traucēt, bet vēl ir bailes. Un ziniet, un bailēm kas ir? Lielas acis. Un, kad ir bailes, tad liekas, nē, mēs nekā bailes. Un lūk, arī tiem izlūkiem arī tur bija gan tie milži bija lielie un tās bailes, lielās acis, ka viņi tur nevarēs ieiet tajā apsolītā zemē. Tikai šie divi, Kālebs un Jozovs, bija tie, kas teica, ka viņi varēs ieiet apsolītā zemē. Viņi ticēja. Bet viņiem neticēja pašiem, viņus gribēja ar akmeņiem nomētāt, jo teica, nē, tie šķēršļi ir reāli, mēs esam reāli cilvēki, mēs runājam par reālām lietām, un ko jūs te divi vieni jūs tikai esat, un, var sakot, nepieņēma šo liecību. Nepieciešama ticība, lai iemantotu Dieva apsolījumu. Jo redziet, ticība jau nepasargās no grūtībām. Dažkārt gadās tā, ka tu esi tagad lūdzis Dievu pirms kaut kāda notikuma. Pieņemsim pirms ceļojuma, pirms kāda svarīga lēmuma pieņemšanas savā dzīvē, un tagad tu ticībā virzies uz priekšu, un pārsteigums, šķērslis uzrodās, kaut kāda grūtība, kaut kāds milzis var būt, kā šis milzīgais akmens, ko iesākt? Vai tad Dievs nav atbildējis uz lūkšanu? Bet redziet, šķēršļi būs vienmēr. Mūsu dzīvēs vienmēr būs tie milži, tās grūtības. Mums ir vajadzīga ticība, kā
tikt tām šķēršļiem garām, lai beigās sasniegtu to skaisto mērķi. Un tā ir tas arī lielās cīņas jautājums. Mēs esam starp diviem spēkiem. Kur tad mēs paliekam? Ja pie tā šķēršļa apstājamies, mums ir tās lielās baiļu acis, mēs domājam par tiem, cik tās grūtības ir milzīgas, un tur arī paliekam. Bet ja ticībā virzamies pāri, tālāk, tad varam aizsniegt skaisto mērķi. Jā, svētības. Svētības grib visi. Te mēs arī redzam, viens cilvēks bija vinnējis loterijā 1 miljonu. Kurš negrib loterijā 1 miljonu vinnēt? Daudzi grib. Mēs redzam, kā viņš tagad vinnējis to 1 miljonu un pats sevi ar tām naudas zīmēm tur aplicis. Bet tas stāsts ir bēdīgs par viņu. Viņam tas neatnesa svētības. Viņš tur varēja visu, ko atļauties, bet viņam tas beidzās bēdīgi, jo visa kāpa daudz, un tās miljonas viņam to svētību neatnes. Iznāca gluži tā, kā ir rakstīts 5. Mūzes 32. nodaļā, kad Ješuruns palika trekns, tad viņš spēra. Tu paliki trekns un tukls, tad viņš atstāja Dievu, savu radītāju un nicināja savas pestīšanas klinti. Tā tas notika ar Izraēlu daudz reižu. Viņiem bija daudz svētības, kā te teikts, tukls palicis no svētībām un atstāja Dievu. Atstāja savu glābšanu. Bet bija vajadzīga ticība apsolījumiem. Un tas bija ļoti svarīgi kā Dieva izredzētai tautai, tāpat tās arī mums. Kāds varbūt varētu sacīt tādu, bet kāpēc nevarēja balstīties tikai uz šo divu to uzticamo vīru liecību? Jozua ticēja, Kālebs ticēja, tad uz tās liecības pamatā arī tā svētība varēja nākt pār visiem. Kāpēc tā nenotika? Nē, redziet, ir jau arī kolektīvā atbildība, visas draudzes atbildība, nevelti. Tas diezgan bieži tiek atkārtots vecajā derībā, ka tās svētības grib saņemt visa tauta. Visi. Tur līdz ar to jāpiedalās šai ticībā visiem un arī atbildībās. Tāpat tās arī jaunajā derībā, kur ir salīdzināts, ka visa draudze ir Kristus miesa, kur katrs no cilvēkiem ir noteiktu vietu ieņem šajā Kristus miesā. Un arī atbildības ir dažādas, dāvanas arī visi grib saņemt, bet tajā pašā laikā ir nepieciešams kopā turēt ticību. Un arī kā ir tas atgādinājums, vienam ir prieks, visi priecājās par to, ja viens cieš līdzi arī citi. Tā notiek vienā miesā, ja tā ir dzīve. Nē, ja tā ir nejūtīga, tad jau tas tā nenotiek. Bet tieši šis kolektīvais, tas svētajos rakstos diezgan bieži tiek arī izcelts. Kaut gan, protams, Bībelē jau izšķir arī gan kolektīvo atbildību, gan arī individuālo. Tas notiek kaut vai svētnīcā, kur arī bija gan upuri par kolektīvu, par visu draudzi vai dzimtu vai cilti, kā arī individuāli. Bija arī tā lielā salīdzināšanās diena, kur arī bija šī kolektīvā, ka grēki tika uzlikt uz to palaižāmo āzi par visu draudzi, bet tāpat tās bija arī individuālie upuri, kur grēcinieks izsūdzēja savus individuālos grēkus. Tā kā šis tika izšķirts, bet mēs redzam, ka nav tikai individuālais vien. Ir arī kolektīvais. Un visai tautai vajadzēja piedalīties iešanā no Ēģiptes uz apsolīto zemi. Tur nevarēja būt tā, ka tikai daži ir čempioni, kas aizskrien ātrāk par visiem, un tagad ir tajā apsolītajā zemē, un pārējie vēl tur kavējās. Nē, viņiem vajadzēja iet visiem kopā. Bet, notikās tā, ka neticība bija. Bija šī neticība, šaubas, un parasti šī neticība un šaubas nozog svētības. Svētības tiek paņemts prom, ja ir neticība un šaubas.
Un tāpēc arī atklāsmes grāmatā tiek uzsvērts, kas uzvar, tas to iemantos. Un es būšu viņa Dievs, un viņš būs mans dēls, bet bailīgajiem, neticīgajiem būs sava daļa degošā sēra uguns jūrā, tā ir otrā nāve. Dažreiz kādi lasa par šiem bailīgiem un domā, jā, bet es esmu tāds bailīgs. Man no daudzām lietām ir bail. Nē, nav te domāts kaut kāda piesardzība vai ka cilvēks, piemēram, saprot, ka tur ir kaut kas nedrošs, ka līdz ar to viņš būtu tas bailīgais. Nē, šajā gadījumā tas vārds bailīgais, ja mēs skatāmies sengrieķu tekstā, tas iznāk tāds, kurš ir gan neticīgs, gan gļēvs. Tieši gļēvums jautājumos par Dieva apsolījumiem. Dievs ir apsolījis, mums ir jātic. Bet, ja cilvēks netic šiem Dieva apsolījumiem, tad viņš ir lūk šajā rakstu vietā, tas bailīgais un neticīgais. Un paralēlis ar to apsolīto zemi un jauno zemi ir diezgan lielas. Tādēļ Kāleba loma, ko mēs tagad te aplūkojam, ir ļoti svarīga. Jo bailīgi atteicās iet apsolītajā zemē tajās laikos. Viņi saredzēja tur tos milžus, un viņiem līdz ar to bija tās lielās baiļu acis. Bailīgie pat vēlējās nomētāt ar akmeņiem ticīgos, tas ir Jozu un Kālebu, arī Mūzu pie vienas reizes, arī cik reizi viņi negribēja ar akmeņiem nomētāt. Kā mēs redzam, ka tie bailīgie no vienas puses viņi ir bailīgi, bet no otras puses viņiem nav nemaz bail ņemt akmeņus un mest pret tiem, kas aizstāv Dieva lietu. Bailes un gļēvums bieži vien iet roka rokā ar nodevību un nelietību, un te arī tie ļaunie joki, ko te ar bērniem mēs runājām, arī dažkārt izskan. Un domāšana, domāšanas veids bieži vien arī nosaka, kas ir iespējams, kas nav iespējams, kā ir radināts cilvēks domāt, kā mēs sevi esam radinājuši domāt. Ja mēs sakām, tas nav iespējams, tad tā arī varētu arī būt. Mārtiņš Luters savā laikā bija tā teicis, ja es skatos uz sevi, tad es domāju, ka glābšana nav iespējama, bet ja es skatos uz Jēzu Kristu, tad es domāju, kā gan glābšana varētu nenotikt. Uz Jēzu jālūkojās. Jo ticība saka, kas ir iespējams. Neticība saka, tas nav iespējams. Mūsu izvēle. Dažkārt ir tā, ka mēs vai nu skatāmies uz sevi, tie, kas ir vecāki, tie dažkārt skatās uz bērniem un domā, kas no tā bērna izaugs. Vai tur tiešām izaugs kāds prātīgs cilvēks? Kā tu vari kaut ko tādu sastrādāt? Kā tas ir iespējams? Un vecākiem tās ir veselas rūpes. Šaubas rodās. Varbūt arī tādēļ arī tur ir dusmas un skaļi vārdi izskan pār tiem bērniem. Katram ir savs attīstības periods, jeb cikls, kur tu esi bērns, tad tu pusaudzis, jaunietis. Ir dažādi šie piedzīvojumi ceļi, kur katrs cilvēks iziet, bet jālūkojas tomēr ir augstāk. Ja vērojam tikai ļaunās īpašības, ja tikai tās izceļ, tādā gadījumā varbūt arī tas arī var tikt veicināts, bet mums ir jāprot saredzēt savos tuvākajos, un dažkārt arī bērnos, to labāko, kas varētu vēl būt attīstīts, kas vēl varētu būt arī izveidots. Tas ir gluži tā kā veidot logus telpā, kurā liekas nav ne ieejas, ne izejas, bet logi, kas savukārt dod perspektīvu, ka varētu būt kaut kas arī savādāks. Arī tas, ko Ailēna Vaita bija redzējusi savā pirmajā redzējumā, vīzijā par to šauro ceļu augstu virs pasaules, tas arī ir ilustrācija tam, ka ticība mūs ved kaut kur pārāk. Tur, kur varbūt citi baidās vai neuzdrošinās iet pārāk pār šo pasauli, augstāk par to celt savas domas uz Jēzu Kristu.
Nelūkoties uz tiem milžiem. Nē, milži ir realitāte, šķēršļi arī ir un būs. Katram no mums ir tie šķēršļi savādāki, viņi ir. Jautājums tikai ir, kā tas tiek pārvarēts. Bet tam vēl arī ticība nekad nav bijusi pārgalvība. Pārgalvības arī dažādas mēdz būt, kur šeit arī ilustrācijā mēs redzam, kur arī ir diezgan pārgalvīgi tiek tās automašīnas tur pārvadātas. It kā izdodas arī, viss it kā ir kārtībā, bet, ja tā paskatās, tur viņiem tiešām ir liela ticība, ka tas ir iespējams. Es domāju, ka mēs varbūt neuzdrošinātos kaut ko tādu. Arī šāda pārgalvība, to arī nevar pasniegt kā ticību Dievam, jo Dievs neprasa no mums pārgalvību, kaut ko tādu, kas tiešām ir apzināts risks dzīvībai, veselībai, kur apdraudē paši sevi vai citus. Vai arī kā pat ir Amerikā, ir draudzes, kurās arī balstoties uz Markas 16. nodaļu, kur arī čūskas pacels un nekaitēs. Kaut kā viņiem tās čūskas kož un tāpat tās tur visādas problēmas viņiem ir. Bet tā nav tā ticība, uz ko mūs Dievs aicina. Kārdinātājs Mateja 4. nodaļā arī bija uzcēla Jēzu uz dievnama jumta un teica, lec lejā. Tā arī bija pārgalvība. Pārgalvība, uz kuru kārdinātājs skubināja mūsu glābēju Jēzu Kristu. Bet ko Kristus? Kārdinātājs pat nocitēja no psalmiem. Es teicu, tā stāv rakstīts. Eņģeļi nāks un tevi pasargās. Dažkārt tāds kārdinājums arī var rasties. Mums arī, kur saskarāmies ar kādiem šķēršļiem. Bet stāv rakstīts, tev nebūs to kungu savu Dievu kārdināt. Nav jau arī gluži tā, ka paļaujoties uz Dievu, ir mums gluži tā kā Donam Kihotam jācīnās ar kaut kādiem iedomātiem šķēršļiem. Jādomā, bet var gadīties arī tas, ka šie šķēršļi ir iedomāti, un cilvēks ar viņiem tagad cīnās, kaut gan viņi nemaz nav reāli. Cilvēks varbūt pat dezorientēts starp visiem šiem šķēršļiem, bažām un nedrošību, kāda pastāv apkārtnē. Taču paļāvībā uz Dieva apsolījumiem tam tā nevajadzētu notikt. 4. mūzes 14. nodaļā ir šie vārdi, kur ļaudis, kad bija dzirdējuši šo Mūzus un arī tā kunga lēmumu, ka viņiem nebūs ieiet apsolītajā zemē, viņi bija ļoti noskumuši par šādu ziņu. Viņi nolēma mainīt savus domas. Viņi sacīja šos vārdus, ko jūs redzat tagad ekrānā. Bet rīt agrumā tie posās un cēlās kāpdami kalnāja virsotnē, sacīdami, te mēs esam, un ejam augšup uz to vietu, par ko tas kungs ir sacījis, jo mēs esam grēkojuši. Viņi izdomāja, ka viņi tomēr ies, bet Mūzus teica, jūs neiet. Bet viņi tomēr izdomāja, nē. Mūzus sacīja, kāpēc jūs pārkāpjat tā kunga pavēles, tas jums neizdosies. Neiet uz augšu, jo tas kungs nav jūsu vidū, ka jūs netiekat pēkšņi savu ienaidnieku sakauti. Jo amalekieši un kanānieši jūsu priekšā, ka jūs nekrītat no zobena, jūs esat no tā kunga atkāpušies, tāpēc tas kungs nav vairs jūsu vidū. Taču viņi izdomāja tomēr iet, neskatoties uz brīdinājumu. Viņi parādīja nevis ticību, bet pārgalvību. Un rezultāts bija ļoti bēdīgs. Un tomēr tie bija pārgalvīgi un devās augšup kalnāja virsotnē, bet tā kunga derības šķirsts un Mūzus nekustēja ārā no nometnes. Tad amalekieši un kanānieši, kas tajos kalnos dzīvoja, nāca lejup, tos sita un padzina līdz Hormai. Citiem vārdiem sakot, viņi tika sakauti. Māsa Vaita par šo notikumu raksta tā. Izraēla ienaidnieki, kas pirms tam ar drebēšanu bija vērojuši milzīgo Izraēlu pulku tuvošanos, tagad atguva ticību, kas spēs tiem pretoties. Visas ziņas, ko tie bija dzirdējuši par Dievu brīnišķīgajiem darbiem, kas darīti viņa ļaužu labā,
tie tagad uzskatīja kā nepareizas un domāja, ka nav iemesla no viņiem baidīties. Šī pirmā Izraēla sakāve, kas kanāniešiem deva drosmi un apņēmību cīnīties, stipri pavairoja grūtības zemes iekarošanā vēlāk. Jā, tas, ko šeit izraēlieši sadarīja vēlāk, ir Jozovas grāmatā aprakstīt, ka viņiem visu laiku nācās cīnīties. Neviena pilsēta nepadevās. Tieši šeit ir tas iemesls, kāpēc tas tā vēlāk notika. Vienmēr sakot, viņi paši bija izdarījuši brīnišķīgu muļķību, ja tā varētu sacīt, domādām, ka tagad kaut kādā veidā varētu ar savu rīcību mainīt to, ko Dievs ir pavēlējis. Un rezultāts bija viņiem ļoti skumīgs. Arī vēlākajos laikos ļaudis bija veidojuši tādas pašas lietas, kā piemēram, viņi ir vēlāk jau Samuela laikā ņēmuši derības šķirstu un domāja, ka ar to ies uz priekšu un uzveiks ienaidnieks. Tā arī bija pārgalvība, tā nebija ticība, bet gan liela pārgalvība, un rezultāts bija viņiem ļoti bēdīgs, kad šie filistieši paņēma to derības šķirstu un kā savu kara trofeju, un derības šķirsts bija zaudēts. Dažkārt arī tie cilvēki, kurus mēs tā kā saucam par neticīgajiem, piedzīvo arī Dievu vadību. Arī tā dažkārt notiek, bet tas ir aicinājums uz atgriešanos, nevis gluži kā tas tur, kurš to miljonu bija ieguvis loterijā, domājot, ka tagad ir dabūjis kādas svētības. Te jautājums ir, vai tas tiešām tevi ved pie atgriešanās, pie pateicības tam kungam, pie dzīves pārmaiņas. Jo Dievu vadība, viņa vienmēr ir gluži tā kā noslēpums. Cilvēcis to nevar izraisīt, bet mēs esam aicināti to piedzīvot. Un katrs cilvēks var piedzīvot šādu Dievu vadību savā dzīvē, un tā vienmēr aicina, skubina uz atgriešanos. Kālebs to piedzīvoja. Un tikai 2 no viņa paaudzes tāpēc arī iegāja apsolītajā zemē. Tas ir Kālebs un Jozue. Un viņš bija lūkojies tiešām uz Jēzu Kristu, lai gan varbūt viņš nepazina viņu personiski, bet viņš lūkojies uz to kunga apsolījumiem, un tas bija viņam tas, kas deva šo stipro ticību. Daži varbūt var teikt tā, pie šādiem apstākļiem, kā pašlaik, tas nekad nenotiks, domājot par tiem Dieva apsolījumiem, kas mums ir doti attiecībā par debesu valstību, par Kristus otro atnākšanu. Kādi varbūt var sacīt tā, ka vēl nav pienācis laiks, vēl ir tikai jānogaida kādi noteikti notikumi. Kādi varbūt līdzīgi, kā tas ir evaņģēlijos, gaida kaut kādu ūdens kustēšanos, un tad varēs aktīvi darboties. Bet Kristus var gadīties, ka pienāk klāt kā gluži tam paralizētam vīram un uzdev to vienkāršo jautājumu, vai tu gribi vesels kļūt? Un ja tu gribi, celies un staigā. Celies un staigā. Tas ir lēmums būt uzvarētājam un nebūt starp bailīgajiem, kas gaida tagad, kad būs varbūt kādi labvēlīgi apstākļi, kad šķēršļi zudīs, kad tie milži paies malā. Turēties kopā ar Jēzu Kristu, uzticēties viņa apsolījumiem un nevis tam, ko redz tavas acis vai dzird tavas ausis, bet paļauties uz to dziļā, patiesā ticībā. Jo ticība aizsniedz apsolījumus, kā savu laikā teica arī mācītājs Ārijs Glauzers, ticība ir gluži kā roka, kas aizsniedz Dieva dotos apsolījumus. Kāds varbūt var jautāt, bet vai tā mana ticība varbūt tā izšķirošajā, varbūt draudzē kopumā tā nav? Nē, mums jau varbūt nav jāspriež par visu draudzi. Jautājums ir par tevi individuāli, jo katrs no mums individuāli tiek ierakstīts dzīvības grāmatā, nevis kolektīvi. Draudzes saraksts nav tas pats, kas dzīvības grāmatas ieraksts. Tas ir vienkārši saprotams. Un kamēr apsolījums ieiet viņa atdusā, mums vēl pastāv, bīsimies, ka kāds no mums neizrādītos to nesasniedzis. Jo arī mums evaņģēlijs ir pasludināts tāpat kā viņiem,
Bet dzirdētais vārds tiem nepalīdzēja, tāpēc, ka klausītājos nebija savienojies ar ticību. Un tā nu lūk Kālebs. Kālebs vēlējās ieiet apsolītajā zemē, un ticībā viņš tur arī iegāja. Jozos grāmatā ir vēl tāds teksts par viņu rakstīts: Es vēl šodien esmu tik stiprs kā toreiz, kad Mūzus mani izsūtīja. Kāds mans spēks bija toreiz, tāds spēks arī tagad. Vai eju karā, vai izejot, vai atnākot. Un tagad dod man šo kalnu uz zemi, par kuru tas kungs toreiz runāja, jo tu to arī tanī dienā dzirdēji, ka tur dzīvojot ānakieši, un ka tur esot lielas un nocietinātas pilsētas. Varbūt tas kungs būs ar mani, ka es tos spēšu izdzīt, kā tas kungs ir apsolījis. Tātad viņš, lai gan viņam jau bija nopietni gadi, viņš vēlējās doties tur, kur varbūt ir visgrūtākais. Mums dažkārt liekas, varbūt prātīgāk ir tur, kur ir vieglāk, vienkāršāk. Bet Kālebs bija tāds, kurš viņš vēlējās nevis tur, kur ir vienkāršāk, bet tur, kur kalni un milži, un tieši tur pierādīt, ka Dieva apsolījumi ir patiesi, un viņš gribēja to pierādīt. Un savās gados nevis apstājās pie saviem rezultātiem, bet doties tālākā cīņā. Māsa Vaita grāmatā Sentēvi un pravieši raksta: Viņš neprasīs zemi, kas jau uzvarēta, bet gan to vietu, kuru kādreiz izlūki, vairāk nekā jebkuru citu, uzskatīja par neieņemamu. Ar Dieva palīdzību viņš tieši šo cietoksni gribēja izraut varenajiem milžiem, kurus spēka priekšā sagrīļojās Izraēla ticība. Netieksme pēc goda vai slavas lika Kālebam izteikt šo lūgumu. Drosmīgais un daudz pieredzējušais karavīrs vēlējies ļaudīm rādīt piemēru, ar ko tiktu pagodināts Dievs, un arī citas ciltis iedrošinātas ieņemt to zemi, kuru viņa tēvi uzskatīja par neuzvarāmu. Jā, viņš vēlējies nevis, ka paliek, ka rēgojās tur kaut kāds neieņemams postenis, kaut kādas pilsētas, un viņš vēlējies pierādīt, ka Dieva apsolījumi ir dzīvi, darbīgi, un to viņš tā arī izdarīja. Tur tālāk māsa Vaita raksta: Kālebs saņēma mantojumu, pēc kura viņas sirds bija tiekusies 40 gadus, un paļaudamies, ka Dievs būs ar viņu, tas izdzina no turienes Ēnaka dēlus. Gļēvuļi un nepaklausīgie dumpinieki bija miruši tuksnesī, bet taisnie izlūki ēda Eškolas vīnogas. Katram tika dots pēc viņa ticības. Neticīgie redzēja piepildāmies to, no kā tie baidījās. Neskatoties uz Dieva apsolījumiem, tie ziņoja, ka Kanānu nav iespējams ieņemt, un tie to arī neieņēma. Bet kas paļāvās uz Dievu un tik daudz neskatījās uz priekšā stāvošām grūtībām, bet gan uz sava visvarenā palīga spēku, tie iegāja labajā zemē. Jā, tāds bija Kālebs, šis ticības varonis, pa ko mēs šajā reizē lūkojamies. Šis ir labs piemērs, labs paraugs, ko atdarināt, kam sekot. Vai tu vēlies arī uzvarēt tos šķēršļus, kur ir kavējuši Dievu ļaudīm ieiet Adusā, kas tiek uzskatīti par nepārvarāmiem? Kas ir šie šķēršļi? Šie šķēršļi var būt dažādi. Viena lieta individuāli, cita lieta var būt Latvijas mērogs, Jelgavas mērogs. Jelgavā var pasludināt evaņģēliju vai nevar? Tas ir iespējams vai nav iespējams? Jā, te mums ir Kālebs nolikts priekšā. Viņš noteikti teikt, ka ir iespējams. Lasām tālāk, Jozua 14. nodaļā. Tā Hebrona kļuva Kāleba, Jefunas dēla Kenīzieša īpašums vēl līdz šai pašai dienai, tāpēc, ka viņš bija pilnīgi sekojis tam kungam, Izraēla dievam. Bet Hebrons vārds bija vecos laikos Kirjat Arba, jo Arba bija lielākais vīrs ānakiešu vidū, un zemē bija miers no kariem. Jā.
Viņš ieguva šo pilsētu, šī Hebrona joprojām tur ir Izrēlā līdz pat šim laikam, tur viņa atrodas. Jā, milži, šķēršļu milži, tie visādīgi ir, tie traucē. Un tie arī traucē iemantot apsolījumu un arī dažkārt traucē iemantot tās bagātās svētības, kuras Dievs ir sagatavojis. Kā šeit, piemēram, ir ilustrācija par to aicinājumu uz kāzu mielastu, kur tika aicināti ielūgtie viesi, un tur katram tur bija savi milži. Varbūt viņi nebija tādi briesmīgi. Jā, tur viens bija tīrumu nopircis, kādam tur bija vērši nopirkti, trešais bija precējies. Jā, nevar atnākt, nav laika. Dažādi šie šķēršļi var būt. Jā, un nav degošās sirdis visā galā. Jā, degošās sirdis, tas ir pārmetums gala laika draudzē, ka pietrūkst tās degošās sirdis. Ir kaut kas tāds silts, remdens, drusku te, drusku šur. Karstas sirdis, jā, tās Dievs sagaida mūsos saredzēt. Jozua 15. nodaļā ir šādi vārdi. Kālebs no turienes izdzina 3 Ānaka dēlus, Šešaju, Ahimanu un Talmaju, Anaka pēcnācējus. Un tad no turienes viņš cēlās un devās tālāk pret Debīras iedzīvotājiem, bet senāk Debīras vārds bija Kirjats Sefere. Un Kālebs sacīja, kurš uzveiks Kirjats Seferi un arī to ieņems, tam es došu savu meitu Aksu par sievu. Jā, tādu viņš apsolījumu izdeva, varbūt pamudināt vēl kādus uz varoņdarbiem. Un tāds tur arī viens vīrs atradās vārdā Otniels, kurš arī bija ļoti veiksmīgs. Un tiešām šo pilsētu arī iekaroja. Tad tur ir šis raksts. Otniels, Kenasa dēls, to ieņēma. Bet Kenas bija Kāleba brālis. Viņš tam deva savu meitu Aksu par sievu, un notika, kad viņu pie tā pieveda, tad viņa pierunāja to atļaut viņai izlūgt no sava tēva tīrumu, un kad viņa nolēca no ēzeļa, tad Kālebs viņai jautāja, ko tu vēlies? Viņa atbildēja, dod man savu svētības dāvanu, jo tu man esi devis dienvidu uz zemi, tad iedod man arī ūdens avotus. Un tad tas viņai atvēlēja gan augšējos, gan apakšējos ūdens avotus. Redzam, bagātīgas svētība. Viena lieta, ka tur ir zeme, bet arī ūdens, kas arī nemaz nav tik mazsvarīgi tur dienvidu zemē. Jā, Kālebs bija apzinājies, ka tuvojās dzīves noslēgums, bet viņš piepildīja tomēr to savu apņemšanos parādīt, ka Dieva apsolījumi spēj būt piepildīti arī tur, kur cilvēciski šķiet, ka tas nekad nenotiks. Un viņš arī vēlējās bagātīgi svētīt savus tuvākos, ko arī viņš izdarīja. Bet tas ir no vienas puses. No otras puses atkal, tu nekad neiepazīsi pilnību Kristu, kamēr nebūsi iepazinis visu lietu tukšumu, izņemot Kristu. Jā, diezgan dziļa doma. Pilnību mēs jau vēlamies izprast, bet dažreiz ir arī tas, kā Salamans teica, visi niecība un niecība. Tas arī jāizprot, tas lietu tukšums, lai Kristus varētu piepildīt visu visā. Šis jau tālāk jautājums ir katram no mums, uz ko tad mūs pamudina Kāleba piemērs, uz kādiem varoņdarbiem. Vai Kāleba piemērs tev palīdz ticībā saredzēt to, kas acīm vēl nav saredzams? Varbūt kaut kas tāds ir. Lūdzu, lai Kristus palīdz to sasniegt. Jo redzi, Kālebs uzvarēja tur, kur citi cieta neveiksmi. Un Kāleba ticībai ir rezultāts. Viņš sasniedza apsolīto zemi. Arī mums ir šī skaistā jaunā zeme apsolīta. Mēs esam aicināti to sasniegt. Lai Dievs tiešām to svētī. Katru atsevišķi, gan draudzi kopumā, lai Dieva apsolījumi piepildās pie katru no mums. Bet turēsim ticību līdz galam, lai Dievs mūs svētī.